Robertīna. Nu, kas atkal? Jādejo ir no sirds. Tango vai kaislīgi skatienu. Kaislīgi skatienu, tas ir kā? Tas ir tā. Nu, nezinu, vai nav par kaislīgu. Kāpēc? Mīļā, atceries, mēs dzīvojam laukos, un tas tavs dāmu klubiņš var arī nesaprast. Labi. Mēs tikai piedalāmies, nepārspīlē. Man ir tāds sajūta, ka es dejoju viena pati. Nu, tad vismaz elso kaislīgi. Vēlreiz. Tas ir briesmīgi. Nē, Robertiņ, vēlreiz un vēlreiz. Atšur. Un. Sveiki! Sveiki, Hildiņa! Ko jūs te darāt? Vai tu neredz? Mēs dejojam. Pēc nedēļas mums ar Robertiņu jāuzstājas manā dāmu klubiņā. Mīļumiņi, vai tiešām mums ir jāuzstājas? Varbūt mēs varam kaut kā šoreiz vieglāk izpeldēt cauri. Aiznesīsim pīrādziņus, kafiju. Nē. Es apsolīju priekšnesumu. Es negribu tikai izgāzt. Mīļīši, bet paskatieties, ko es uztaisīju. Pārdodam lauku olas! Hildiņa, mūsu vistiņas sākušas dēt. Nu, nē, taču vēl nē, bet es nolēmu, mums ir jābūt gataviem, jo kuru katru brīdi tas sāksies. Tā tas ir, jo Žanis teica, ka vistas sāk dēt jau pēc 6 nedēļām. Padomā tikai, mums ir 200 vistu, 200 olas katru dienu. Mēs taču būsim bagāti. Parēķināsim 200 olas katru dienu, 10 olas par 250. Tur Pagaid, nepūlieties. To visu Žanis ir sarēķinājis. Aha, es jau par to nešaubos. Un kur tad ir pats viskopības uzņēmuma viceprezidents? Aizsniedz audzētavu vēl pēc olu kastiem un pēc barības. Vēl barību? Nu, Žanis teica, ja no vistām kaut ko grib dabūt ārā, tad viņam ir arī kaut kas jādod iekšā. Pareizi. Izmēģinām finālu. Robertiņa. Nu jā, nu tiešām ļoti profesionāli. Labi, mums vēl ir jāmēģina. Sveiki būšana. Man teica, tu man esot meklējis. Jā. Olu kastes un vistu barību nopirki? Barība jā, bet olu kastes nē. Kāpēc tā? Nu, es nezinu, kā tev to pateikt. Nu, ko? Nu, atceries, es jau toreiz teicu, ja, ka vistas sāk dēt pēc 6 nedēļām. Jā. Nu, izrādās, ka es nedaudz kļūdījies. Nu, audzētava man paskaidroja, ka vistas sāk dēt pēc 6 mēnešiem. Šausmas. Tāpēc tie cālīši izskatījās tik apjukuši, ka es uzliku viņus uz ligzdiņas malas un teicu, cālīt, millīt, nu dej, lūdzu, dej. Žani, bet tu taču teici, ka tu esi dzimis laukos un audzis, ka tu par vistām visu zināt. Nu jā, bet es nedaudz kļūdījos, es pieļauju mazu kļūdiņu. Mazu kļūdiņu? Tu zini, cik man tā tava mazā kļūdiņa izmaksās? Es tā biju rēķinājies ar olu naudu, jo tā nosaktu vistu audzēšanas izdevumus. Es jau saprotu, Robert, es jau arī par šiem jaunumiem ar sajūsmas gaisa nelecu. Tikai paklau, partneri, šī situācija liek tomēr pārskatīt mūsu biznesa attiecības, ja? Kā tā? Tu atceries, mēs bijām vienojušies, ka peļņa no olām mēs dalām uz pusēm. Pareizi, ja? Pareizi. Jā, pareizi, ja? Nu, par to es savukārt apņemos strādāt bez algas. Pareizi? Pareizi. Tā. Bet tagad, ka nekādas peļņas nebūs, tāpēc es domāju, kamēr vistas vēl nav sākušas dēt, tev vajadzētu man maksāt algu. Pareizi? Nepareizi. Tas ir kā? Kā? Ļoti vienkārši. Tā kā man pat labam peļņas nav, Nu? un jūs par brīvu dzīvojat manā dārza mājiņā.
kamēr vistas nav sākušas dēt, tev man ir jāmaksā īre. Ko? Jā, tu taču zini, tā ir tāda maza naudiņa, ko es daudzus gadus katra mēneša sākumā maksāju tev. Puiši, tikai nestrīdieties. Līdz peļņai nemaz tik ilgi nebūs jāgaida. Kā tu to domā? Mēs cālīšus varētu iemainīt pret pieaugušām vistām, kas jau dēļ. Pareizi. Un tad Robertam būtu peļņa, Žanim ienākumi. Tā ir laba doma, Monika. Ļoti atjautīgi. Nu redz, jau atkal mana gudrā galva visus izglābi. Jau atkal? Jā, nemaz neskatieties uz mani, būtu labāk priecājušies, ka es izvelku visus no ķēzes. Žani, tagad tā, brauksim uz audzētavu. Jā. Un mēģināsim saprast, cik daudz vistu mēs par tiem cāļiem varam iemainīt. Ej. Bet mēs, Hildiņa, iesim atvadīties no mūsu mīļajiem cālīšiem. Monika. Ai, kas maržo. Burvīgi pašu audzētas brokastis. Cik garšīgs, cik labi, ka mēs tos cāļus iemanījām pret vistām. Es tikai teicu, ka vajag likt nevis Tev kasti par pašā desmit sākumā procentām. teicu, nedari tā. Es tev teicu, nedari tā. Kas jums abiem liekas? Nu, Žanis atkal ir visu saputrojis. Nu, par ko tu tagad runā? Tu man teici, Nu? ka katra vista izdēja dienā vienu olu. Tā taču Jā. bija, vai ne? Jā, bija. teicu, Ļoti jā. labi. Viņas, tās vistas, šeit dzīvo jau 6 dienas, veselu nedēļu. Jā. Un pa visu šo laiku no 50 vistām mēs esam dabūjuši tikai kaut kādas nožēlojamas 6 olas. Ārprāts, vai dieviņ! Un ko tu tagad gribi, lai es daru? Lai izspiež no viņām tās olas ar varu? Nu, bet tu taču esi mums tas galvenais vistu speciālists. Nu, tad dari kaut ko. Pagad, nu es taču visu esmu izmēģinājis. Vēl atliek tikai sēdēt, līgzdā un dēt pašam. Roberti, nu nedusmojies. Varbūt vistiņas ir uztraukušās. Uztraukušās par ko? Nu kā, vai tu nebūtu uztraucies, ja tev apkārt stāvētu 4 cilvēki un gaidītu, kamēr tu izdēji olu? Pareizi, Roberti. Nu, viņām te ir jauna vide. Tiklīdz vistiņas iejutīsies, viņas tā sāks dēt, ka mēs no olām nemaz nevarēsim glābt. Nu, es ceru, ka viņas iejutīsies drīz. Vismaz brokastis mums ir par brīvu. Par brīvu. Ieņem vērā barības un kūts remonta izdevumus. Mums viena ola izmaksā 50 eiro. Ko? Ja. Un tagad tā. Es tām vistām dodu vienu dienu. Ja rīt viņas nesāks dēt visas un regulāri, es viņas pārdošu. Un līdz ar to mūsu olu biznesa būs galā. Mājiens saprast. Hildiņ, nāc, ejam, sākam krāmēt mantas. Nē, pagaidi, Žani. Mums ir viena diena laika. Jā, Žanīt, labāk ej uz skūti un sāc mudināt tās vistas dēt. Varbūt ieviedēsim vistas ar izkārtni pārdodu žāvētas. Jā, nu kā tad? Kāpēc mums bija jāaudzē vistas? Kāpēc? Nu, varēja kaut ko vienkāršāku. Nu kaut vai buļbas. Šausmas. Roberts un Žanis ir tā satrakojušies. Vistas nedēļ. Ko mēs tagad lai darām? Tikai nepadosimies, Hildiņa. Mums ir viena diena laika. Bet tu taču neceri, ka vistas pēkšņi rīt sāks dēt kā negudras. Bet tā varētu notikt gan ar mūsu palīdzību. Es savu mūžu nevienu olu neesmu izdējusi un netiesu to darīt rīt. Nu, nē, taču. Mēs varētu nopirkt 50 olas, ielikt tās kūtī, lai Roberts un Žanis rīt tās atrod. Nu, bet ko tas dotu? Mēs tikai par vienu dienu aizskavētu nenovēršamo. Nu, bet varbūt vistiņas būtu nākušas pie prāta un mūsu vīri nomierinājušies. Pamēģināt, taču mēs varam. Tā, tik tālu mēs esam. Bet kur ir Roberts? Aizbrauc uz Rīgu. Un kur ir Žanis? Guļ! O, kā tu zini? Brokastis ir paēsas. Līdz pusdienam vēl tālu. Ko viņš citu lai darītu? Tā, nesam olas uz kūti. Aiziet! Tā, tavs apburtais princis pie kūtas skalda malku. Viņam tagad vajadzēja gulēt. Kāpēc viņš nekad nedara to, ko viņam vajag darīt? Ko mēs tagad darām? Jāpagaida, kamēr viņš saskaldīs malku. Kaut gan viņš to var skaldīt visu priekšpusdienu. Nē. Olām
Jābūt kūtī pirms Roberta atbraukšanas. Bet kā tu to domā dabūt gatavu? Tā, mēs olas paslēpsim un aiznesīsim uz kūti tā, lai Žanis to nepamana. Bet mēs taču nevaram pastiet 50 olas. Nu, bet mēģināt taču mēs varam. Bet kā tu domā to izdarīt? Tā, es tās paslēpšu aiz krekla. Es varētu. Hei, abatās! Tikai uzmanīgi. Au! Kas jau tur notika? Tās ir tik augstas. Es nezinu, kā tās vistiņas tās var izdēt. Paskaties, kā viņa beig daudz saviet. Tikai uzmanīgi. Nu, Hildiņa, kā es izskatos? Nu, tāda mazliet uzblīdusi. Es uzvilkšu jaciņu. Bet es... Tikai negrozi gurnus. Paslēp olu kastītes. Sveika, mīļotā! Sveiks, es domāju, ka tu esi pilsētā. Es domāju, braukt vēlāk. Es gribēju izmēģināt vēl mūsu tango numuru. Tango? Jā. Mēs dejojam ļoti labi. Nevajag pārmēģināt. Nu, pagaidi, lieka reize nekaitēs. Man nav daudz laika. Tagad vai nekad? Labāk nekad. Monika, ne, tā ne. Mums taču jāuzstājas publikas priekšā, un es gribu tango nodejot labi. Es iziešu ārā, lai es jums netraucētu. Nē, Hildiņ, tu paliec pavēro un paskaties, kā tas izskatās no malas. Nāc, uz izējas pozīciju. Nāc, viņi, nāc. Pa. Monika, kas tad no? Jāievēro distance. Mēs taču dzīvojam laukos. Pusmetrs vismaz. Kā, dejojot tango? Jā, klausi man, Robertiņ. Nu. Nu, labi. Klāsu vēlreiz. Tā. Aiziet. Paga, Monika, kur tu aizgāji? Nāc atpakaļ. Nē, varbūt pietiks. Tā, Monika, nāc šur. Es gribu izmēģināt finālu vēlreiz. Nāc. Finālu? Jā. Monika, es saprotu, ka tas ir muļķīgs jautājums. Bet kāpēc tu zem blūzes biji savāzusi olas? Es gribēju iemācīties perēt. Tā. Monika! Mēs ar Hildu paņēmām dažas soliņas un gribējām ēst uz kūti, lai vistiņas varētu saprast, ka viņām vajag dēt. Un lai jūs ar Žanu nekad vairs nestrīdētos. Vai? Hilda, tev arī zem drēbēm ir paslēptas olas? Bija. Viss. Rīt pat es visas vistas pārdošu, un līdz ar to šis biznes ir galā. Nu, tie trakums, Feliksi. Nu, tādi jauki cilvēki un šitā strīdas. Un es jau tā biju iemīļojis gan Hildiņu, gan Žanītu, un tagad viņi ņems un aizbrauks projām. Un pārdos mūsu mīļās vistiņas, un es pie viņām biju tā pieradusi. Pie viņa kladzināšanas es tajā klausījos tā kā tādā mūzikā. Nē, to mēs vienkārši nedrīkstam pieļaut. Mums kaut kas ir jāizdomā, bet tikai kas. Tā Monikas ideja ar tām pirktajām olām bija tīri laba. Bet es taču nevarēšu katru dienu tik daudz olas no veikala atnest. Vāc! Un uz tām bodas olām taču ir zīmogi vai dieniņi. Tas taču mums nedara, mums jāizdomā kaut kas gudrāks. Bet kas? Pareizi, Feliksi. Mums tās mūsu vistiņas jānoslēpj, un tad viņam nebūs ko pārdot. Uz priekšu! Glābjam savas vistas!
Žanī! Žanī! Nu, ko brauc, kas ir? Nu, kur viņas ir? Kas tad? Nu, vistas taču. Mašīna jau ir atbraukusi, pircēji gaida, bet vistu nav. Piedod, Robert, tur es tev nekādu nevaru palīdzēt. Nē, tu esi atbildīgs par vistām. Kur viņas ir? Piedod, Rob, es biju atbildīgs par vistām. Es taču darbu uzteicu. Nē, kamēr tu dzīvo šajā mājā, par vistām esi atbildīgs tu. Mēs te vairs nedzīvojam. Mēs braucam prom. Ha, un kas tie būtu? Mēs. Es un mana sieva. Tu esi pārliecināts, ka jūs braucat prom tikai 2-1? Uz ko tu tēmē? Nē, es ne uz ko netēmēju. Nezinu, kāpēc visa istaba ir pilna ar vistu spalvām. Nu, un? Nu, un kā tas teikt gadījās? Redz, man tu to neprasi. Tu pats, Roberts, labi zini, ka Hildei ar tu uzkopšanu reizēm labi neiet. Kas tas bija, Žani? Kā jūs to varat zināt? Vai tiešām Hilda? Opā! Opā! Nu, re! Re, kur viena ir! Re! Nu, Žani! Ko nu? 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 Nu, mēs ar olām nekādu peļņu neguvām, un tāpēc tu nolēmi aizbraukt ar visām vistām. Cik tu mani sauc par vistu zagli? Nē, es tā neteicu, tā teici tu pats. Nu, es taču nezinu, kā tā vista tur gadījās, un tas man galīgi neinteresē. Taču. Rekur tavs draudzenes paslēpušās, ņems viņas līdzi, ja? Nu, Žani! Tas ko nu? Ko nu? Tagad būs tā. Es iziešu uz pusstundu ārā. Ja šajā laikā visas vistas atradīsies kūtī, es pret tevi tiesā prasību necelšu. Pak. Tā, Kādā viss. tiesā? Viss. Ko tu skrien prom? Es gribu ar tevi parunāt. Hildiņa, es jūtos briesmīgi. Es jau arī, Monika. Nu, man negribas, ka jūs braucat prom uz Rīgu. Nu, laikam uzsākt kopīgu biznesu ar draugiem, tas nav prāta darbs. Laikam gan. Bet jūs brīvdienās atbrauksiet ciemos. Žanis ir tagad tā noskaities, uz to būs noteikti ilgi jāgaida. Tu zini, mēs varētu satikties slepeni, uzceļā. Aiziesim pusdienās, papļāpāsim. To gan mēs varētu, bet tagad man ir jāiet palīgā Žanim sapakot mantas, paliec tu sveika. Vai es tavā istabā skapī aizmirsu savu jaciņu? Lai viņi paliek. Tu izliecies, ka tu esi aizmirsusi, un nākamā nedēļa atbrauks pie mums ciemos. Monika, tā ir lieliska ideja. Un varbūt par to laiku mūsu gladiatori jau būs nomierinājušies. Ko tu mūc no manis? Paklau, tā mani aizvainot. Tu gribi laikam norauties, jā? To es gribu redzēt. Nu tad izējām ārā. Ja mēs jau tikko ārā bijām. Puiši, kas te notiek? Jā, viņš nosauc man par vistu zagli. Par visu zonu? Jā. Mums ir pazudušas 50 vistas, un veselu baru es atradu viņu mājā. Muļķības, Žanis jau nekad nebūtu vistas zadus, vai ne, Žani? Nu, protams, taču... Redzi, Robert, ja viņš saka, ka viņš nav zadus, tad viņš arī nav zadus. Un kā tu vari zināt? Lai nu kas, bet vistu zaglis man Žanis nav. Paldies, Hildiņa. Tad ļauj, Hildiņ, man pajautāt, kā viena vista varēja nokļūt jūsu grozā? Kā vista bija mūsu grozā? Jā, tieši to es tev tagad arī vaicāju. Nu, Monika, tu ļausi tiešām viņam man tā apvainot. Nu, bet kā tā vista tur nokļuva? Nu, man pietiek. Mēs brauksim prom. Un es arī savu jaciņu ņemšu līdzi. Un es vispār šeit nedomāju, vai savu kāju spērt. Nu, kurš tad gal galā ir tas vistas zaglis? Zini, tāds nekauņa, zini, pats zog, bet vai no mūsu? Nu, ko tu runā? Kā? Es zinu, tu gribēji, lai mēs aizbraucam, bet tad pats tad viss būs pārdevis un naudu pievāc sev. Žanītam viņa būtu prāta par vastoties kādam citam. Šī ideja ļoti patiktu. Tu mani sauc par vistu zagli. To pateici tu, nevis es. Nekauņa. Sazagusies manas vistas un vēl melo. Jā, tā ir. Nu, tu gribi teikt, ka tās visas pašas pie tevis atnācis ciemos, ja? Nu, kā es zinu, kā viņas te ir nokļuvušas? Žanīt, viņš tās visas ir pasteipis visās malās. Kā, Monika? Jā. Tevis es nekā Kā mēs varējām tā vilties? Kā mēs uzticējāmies viņiem?
projām, nu kas te par traci? Mēs tiekam nepatiesi apvainoti. Rīts kundze, jūs nerunājat, ka ten vistu zag. Ak, mēs esam tie vistu zagi. Jūs esat vistu zagi. Un jau draugi skaitās. Neudrījiet tieši mūs tā apvainot. Beidzot ir redzama jūsu īstā seja. Nu, viņi taču nav nekādi zagi. Nu, neviens te nav zaglis. Kura pusē jūs esat? Es neesmu nevienā pusē, ja nu vienīgi vistu pusē. Kā vistu? Nu tā, apsoliet, ka jūs nedusmosieties. Rītas kundze, ko jūs esat izdarījusi? Nu, neko sliktu. Vienkārši mēs ar Feliksiņu negribējām, ka jūs pārdodat vistiņas un ka Hildiņa ar Žanīti brauc projām. Tāpēc mēs vistiņas paslēpām. Tā, nu, Rītas kundze, tas ir pat traku. Nu, piedodiet. Nu, Robert, Monika, vai tu spēsi mums piedot? Es domāju, vai jūs piedosiet mums ar Moniku, ko mēs esam sadarījuši? Vistiņas no šoka sākušas dēļ. Rītas kundze, paldies. Jūs izglābāt mūsu draudzi. Paldies, Rītas kundze, jūs izglābāt mūsu biznesu.